Šitais te ir Daņu variants, jo pārsvarā mēs vedam mašīnas no Dānijas. Jā, tas arī labs, diezgan smuks. Viņš ir longa versija, tas ir galvenais un primārais, kas viņam ir. Tur var paskatīties tas durvis, cik garš viņš ir, un paskatīties, cik vietas tur iekšā ir. Tur reāli, tā kā limuzīnam. Tīri ģimenes auto, un šītais te, konkrēti šītais, viņi ir pārsvarā 6-vietīgie. Jā. Ar te ir 7 vietas. Reku, tas mazais krēsliņš, viņam ir tā kā 7. vieta. Okay. Redzi? Un var izmantot kā 7-vietīgu autiņu. Jā, viņu var nolikt tā kā uztaisīt kā par lakotņiku, bet tagad viņš tā kā 7-vietīgais skaities. Bet vietas te ir, paši redzēt. Tas ir 350 R klase ar 190 kW motoru. Jā, tā kā, viss, kas ir vajadzīgs. Viņam ir distroniks, viņam to, ko parasti viņam nav, bet šitiem ir visi elektriskie bagažnieki un visi asistenti, un tas ir facelift 12. gads pēdējais, jo viņi vairs neražo. 12. gada bija pēdējais ražojums tā mašīna. Arī ir tas sakabes acis, Es teiktu, ja viņš varbūt pārkasot sasmērēts, bet izskatās svaigs točina. Diez vai varbūt viņš pat arī lietots. Pēdējā laika visi prasa, ja ir vai nav tas acis, jā, viņu var pielikt, tas maksā aptuveni 4, 5, 700 eiro, atkarīgs no mašīnas, vidēji tas ir 400 eiro, jā. Bet tas nebūtu oriģinālis, viņš nebūtu noņemamais un tā tālāk. Tas ir Vestfālija, tas ir oriģināls, tā kā tas ir rūpnīcas pasūtījums, jā. Cilvēks pasūtīs speciāli, lai būs, viņu var noņemt, viņš stāv, bet tagad ir aktuāli, tagad točni ir aktuāli. Mēģināt salauties šito te visu lietu, tad principā tev sanāk tā liela gulta te. Jā. Šitais te iet uz priekšu, redzi, un principā tur var uztaisīt lielu gultiņu, jā. Te var pacelt, iekapt iekšā šītien te mierīgi.